Šodien mēs esam dārzniekos pie Anitas Ozolas un Gunta Ozola. Jā. Un parunāsim par to, kas jauns Limbažu novadā. Nedaudz pašķirstīsim avīzes, jo to, kas ir jauns Limbažu novadā, var uzzināt laikrakstā Auseklis, bet pēc tam arī par citām tēmām parunāsim. Jā. Anita, paskatījāties, kas ir Auseklī? Kas jums uzrunāja personiski? Jā, pirmais, kas man iekrita acīs, bija tas jaunais katastrofu centrs, kā pareizāk viņu dēvēt. Rakstāja skaisti un glauni viss ir aprakstīts. Bet es sākšu ar tām savām pārdomām un izjūtām, redzot, kas tur notiek tajā būvlaukumā. Un diezgan regulāri braucot tur garām, dodoties uz darbu Pociemā. Es ar tādu skepsi skatos, jo man ieslēdz taupības režīms. Kāpēc? Kāpēc vajag to, kāpēc vajag šito? Kādas naudiņas tiek tērētas, par kurām es arī īsti vēl neesmu informēta kā novadiedzīvotājs. Un tad domas raisās pie tā, kas būs ar līdzšinējām ēkām, kur atrodas ugunsdzēsēji, tāpat lielā policijas ēka, vai nesanāks atkal tā, ka tur paliek grausti, kas atkal papildinās Limbažus ar kādu graustu, jo nevienam vairs nebūs vajadzīgs. Un tad manā galvā atkal ir šī domu virtene, vai tad to naudiņu nevarēja ieguldīt kaut ko tur restaurējot, uzlabojot, modernizējot. Jo vēl gribētos varbūt Auseklī izlasīt, kas būs tajās lielajās ēkās. Tā ir laba tēma nākotnē. Kuras paliks tukšas. Jo manā skatījumā ēkas turpat, kur viņas ir un kur atrodas visi šie dienesti, viņi varēja pildīt savas funkcijas. Un kā viņi savas funkcijas pilda šajās patreizējās telpās un ēkās. Es nezinu, vai kaut kas mainīsies uz labo pusi tikai tāpēc, ka viņi tagad būs tādā lielā un it kā modernā centrā, kur ir ieguldītas milzu lielas naudas. Jo, jā. Dzīvosim, redzēsim, es domāju. Rakstā gan bija teikts, kad būs operatīvāk, varēs izbraukt un viss būs ļoti skaisti un glauni, bet neticu. Es personīgi neticu tam, jo man zemapziņā ir iesēdies tas, kad pirms vairākiem gadiem šeit bija steidzami jānokļūst ātrās palīdzības mašīnai, bet viņa pēkšņi neprata atrast dārzniekus. Lai gan viņi atradās 2 minūšu braucienā. Viņi neatrada dārzniekus. Vai tagad viņi atradīs tikai tāpēc, ka būs jauna ēka, tur, kur vajadzētu steidzami nokļūt, kur ir dzīvības un nāves jautājums. Un to es nekad dzīvē neaizmirsīšu. Šādi gadījumi tas ir, jo tas skar manu ģimeni. Un tāpēc, dariet lūdzu vispirms savu darbiņu ikdienā, neraugoties uz to, kādās telpās jūs esat un cik modernās ēkās un aprīkojumi. Izdariet vispirms kārtīgi savu darbu. Jā. Tas bija tādas manas pirmās pārdomas, ieraugot šo rakstu. Jā, arī jautājums vietā. Jo ar tiem graustiem tas ir interesants jautājums. Man ļoti daudz visu cilvēks tas satrauc patiesībā, ka viņi redz tās pamestās tukšās ēkas. Lai gan tur mierīgi varēja daudz, kas vēl funkcionēt. Bet ļoti sarežģīti. Bet tas ir tikai manas domas. Ja kāds atkal droši vien man var protestēt un kad ir jau tām lietām parasti ļoti daudz puses. Bet es runāju tikai no sava skatu punkta, no savas pieredzes varbūt ar šo un to, Tā kā... Labi, ejam tālāk. Tālāk ļoti svarīgi ir laika prognozi izlasīt. Vai salnas būs vai nebūs, vai tomātus var stādīt siltumnīcā, vai ķirvjus var stādīt. Tā, šīs dienas
te jau ir jaunākā Jā, laika prognoze. Jā, es tā saprotu, ka var. Iznākus piekdienas avīze, jā. Es tā sapratu, ka ķirvis varēs stādīt jo ārā. patiesībā man tas arī ir aktuāli. Man ir kaut kādi 50 stādi. Labi. Jā, tā kā Jā, bet es sapratu, iestādīt, ka arbūzus tomēr vēl nevarēs stādīt. Skaidrs, jā. Kas tad te ir rakstīts? Man ar laika prognozēm es nekad nesaprotu. Jā, es tā jau parasti man patīk kādas dienas uz priekšu redzēt, jā, nu tad īpaši tās nakts stundas, jā, nu te tā, jā, nu te tā vēl drusciņa arbūziem tā, nu ne īpaši Cik vajag patiks, arbūziem? bet, nu, ja tā atklāti, tad tā, es jau nemaz nezinu, kā vajag, es tik zinu, ka viņi ir dikti salīgi, bet tādi plus 9, 11, katrā ziņā viņiem noteikti nepatiks. Jā. Skaidrs. Jā, nu, tā kā tas ir arī tāds svarīgs moments. 9 grādi, jā, nu ķirbiem tas man liekas pilnīgi. Jā, nu tas tā, bet arbūziem, nu, jā. Nu jā, šeit ir laika prognoze, tā kā, jā. Jā. Tas ir. Jā, nu šeit par tiem gliemežiem, nu, mums ir noveicies, kad mēs pagājušos sastapām tikai vienu šeit, kurš acīm redzot bija atceļojis nejauši pēc kāda pasākuma, droši vien kaut kur bija zem transporta līdzekļā, iemitinājies un pēc tam enkurojās šeit dārzniekos. Bet mēs viņu laicīgi pamanījām. Tas ir burvīgi. Jā, jo ir vietas, kur nav. Jā, un ir, kur stāsta, ka tepat Limbažu pusītē, jā, mazdārziņos, ka ir traki, jā. Bet, jūs esat tuvu. Mēs esam tiešām tuvu, bet jā, mums ir noveicies. Es, piemēram, zinu, ka tur Priedēs Tiegažos vēl nav. Mēs uz ielas esam cilvēkiem arī jautājuši, kā jums, tajā numuru jautājumā, kur mums tāda rubrika, kur mēs jautājam cilvēkiem tādu aktuāls jautājums. Man liekas, kaut kas teica, jā, tur Priedēs nav, kur nav, bet daudz, kur ir, jā. Jānāk tiem, kas dzīvo tur, kur nav, jāiet palīgā lasītiem, kur ir. Jā, nu tur es saprotu, ka ar to lasīšanu vien nekas nav līdzēts laikam, jā, jo tur tā populācija viņiem tā drusciņa savādāk. Viņi ir izturīgi, jā, kā es saprotu. Skaidrs, jā. Jā, un redz, un šeit arī par Umurgas teātri. Arī apskatījos un skatoties uz bildes, redz, neviena kunga, kas tas ir? Tagad arī Pociema kolektīvi un radošie, aktīvie cilvēki gatavojas līgo pasākumam. Kur tā bez kāda teātera? Bet tā kungu tā nav. Lomas, vīriešu lomas, nākās domāt visādus jaunu izgudrojumus, jo nav to kungu. Un šeit arī es tā ieskatījos, es nezinu, kas ir pamats sastāvā Umurgas amatieru teātrim, bet vismaz šajā bildēs man tā iekrita acīs uzreiz. Arī nav nevienu kungu. Neviena. Vispār, tā jau laikam tāda izplatīta parādība, īpaši tādos pagastu. Jā, to iedzīvotāji arī laikam nav tik daudz, un tad ne jau viss ir tik drosmīgi. Sievietes drosmīgāks? Kā tur ir? Tu nezini. bet arī teātri spēlēt laikam nē, vai ne? Nē, viņš labāk jūtās pie pogām. Jā, skaidrs. Pie skaņošanas, jā, un pie stūres. Lai gan man liekas, ja nekas nav mainījies, Viļķenes teātrī ir daudz kungu, kas pat tāda netālu. Tur tāds. Jā, tur laikam, jā. Vidrižos laikam vēl ir manīts arī, jā, tā kā, jā. Vidrižiem arī tūlīt jauna izrāda. Jā. Interesanti varētu būt noskatīties, man interesē. Jā, tikai tad, kad ir šie svētki, tad ir arī visos pagastos plus mīnus vienlaicīgi. Un, jā, grūti ir tā, lai varētu varbūt baudīt, jo... Īstenībā tā kā jums, kas pats ir iesaistīts. Jā, un tad ir tā, kad tu brauc kaut kur uz citu pusi jau, un tad ir tepat uz vietas kaut kur ir pasākumi, bet jā. Mēs tā pārsvarā ārpus Limbažu robežas dodamies dziedāt. Jā, jums pašiem tā kā, tas ir tā kā drusciņi arī darbiņš to. Jā, protams. Ne drusciņi, jā. Protams. Ka jādodās strādāt, tad, diemžēl. Jā, protams, arī darbiņš, jā, bet, Jā.
pie viena izklaide, jā, daudz ko varam apskatīt, šur un tur braukājot. Uz kurien bija pēdējais? Tā pēdējais mums bija... Nesenākais, teiksim, nevis pēdējais, bet nesenākais. Jelgava. Uz Jelgavu bijāt? Jā, uz Kuģīša bija jādzied. Kuģīša. Jā, tas bija interesanti. Kādā ziņā? Amizanti. Pirmo reizi, pirmā pieredze. Kādā ziņā interesanti un amizanti? Ļoti lielā steigā jādabūn saslēgties, savilkt viss, jo tur ir viena partija kāpj ārā, otra kāpj iekšā un attiet. Un visam ir jānotiek. Kuģītis piestāja apakaļ pēc pusotras stundas, un koncerts ir noslēdzies. Izklausās burvīgi. Es domāju, tagad cilvēki, kuri klausās, domā, es arī gribētu tā ar jums kopā izbraukt. Nē, tas brauciens vispār bija fantastisks. Jelgavas pilī lielai braucām arī garām, bet ūdeņi bija mierīgi. Es jau baidījos, ka būs liela šūpošanās, bet nē. Tādā vējaidā dienā, kā vakar bija, arī negribētos. Tas bija sestdiena. Jā, es nezinu, kas notika tur vakardien, jā. To es tiešām nezinu. Labi bija tur nebūt. Jā, labi tur bija nebūt Vakar, jā, kad vakar bija liels vējš. Jā, dārzniekos arī bija ļoti liels vējš. Tā liekas, ka Un ko jūs darāt, kad liels vējš? Jūs kaut kā sargājaties? Staigā un dusmojās. Staigā pa dārzu un dusmojās, kad puķes podos vēl ārā izlikt nevar. Un tad vakardien pie siltumnīcām vējš tur kastītes sāka pūst un stādu kastītes, jā, tukšās, sāka mētāt pa gaisu un tad ir pavisam nepatīkami, ka viss iet pa gaisu un tā ļoti neomulīgi. Neko, tekošie darbiņi tiek padarīti. Siltumnīcas ir jālaista, tā kā pa dārzu tomēr nākās šiverēties un vēl kopt, vēl daudzi kopšanas darbi ir jādara. Neko. Gaida, kad pārstās pūst. Labi. Ceru sagaidīt. Bet šogad kaut kā nikni tie vēji. Gunts jau reiz smēja, ka tas ir tāpēc, kad es uzrakstīju dziesmu ar Antoņinas Lubejas vārdiem. Es nevaru draudzēties vēji. Un tāpēc laikam vējiņš ir apvainojies un dārzniekos pūš dušīgi. Jā. Jā, bet kāpēc tad es negribu draudzēties ar vēju? Tāpēc, ka es pati negribu būt vējaina. Jā. Gribās dzīvē tādu stabilitāti. Jā, bet nekādīgi netiek vaļā ne no tā vēja, ne no tās vējainības. Man jau liekas, ka tie mākslinieki visbiežāk tās tēmas savā risina, kas tā kā, kurā tās vēlmes izpauž, tad to dzied par to, kā viņiem nav, it kā jau būtu. Jā. Vispār jā. Vai runā, vai raksta, vai tā kā kaut kā mēģina noskaņot. Bet... Vienkārši ir dažreiz tās tēmas uzrodas ne no kurienes, jā, un tad ir iespēja vai nu viņas apdziedāt, vai apspēlēt, vai tā pavisam nejauši, un tad sanāk kaut kas interesants, amizants varbūt. Labi. Jā, tad puš, jā. Tā kā arī manā dzejolī un dziesmā Vējā šalts bērni, draudzības dziesma. Jā. Par tiem, kas ir gadus ciemoties nāk. Šie te fantastiskie svētki, par kuriem es priecājos, kad dziedošie bērni bija Meža parkā un bildes krāsainas. Nevienmēr ir iespēja redzēt krāsainas bildes, bet bērni to ir pelnījuši, jo uz krāsainām bildēm viss ir iespaidīgāk un reālāk. Un svētkiem Meža parkā, kur mazie bērni ir sabraukuši dziedāt, skaists nosaukums. Jā, tieši tas arī man piesaistīja tauriņu balsis. Es domāju, kā tie mani taurenīši, un arī mani taurenīši tepat pie Limbažu pašvaldības ēkas jau tur ir jau aizceļojuši, ap vienu koku sasēduši, salidojuši. Jā, bet izstāstiet tiem, kuri varbūt redz Anitu pirmoreiz, visādi gadās. Jā, visādi gadās. Kāpēc šī taureņu tēma? Taureņu tēma jums ir tuva? Taureņu tēma tātad pirms, jau 23 gadiem. Helms klubiņš. Radošo sieviešu klubiņš. Jā, radošo sieviešu klubiņš. Jā. Ciemojās te pie manis,
jo arī es tur darbojos. Un kā jau tādas arī aktīvas sievas, tur bija, vienmēr vajadzēja arī kaut ko izdomāt, ko darīt. Un tad bija mums tāda ideja, ka mums vienā stūrītī īpašumam ir tāds ķīlis, kuru grūti apstrādāt, un izdomājām, tur vajadzētu sastādīt bērzu virzi. Tad dāmām jau tas bija tāds ļoti, ļoti liels notikums. Tad mēs ar Gunti meklējām stādiņus. Bet es tagad pat neatceros, cik tie stādi. Tur bija kaut kur zem 200, kurus mēs sadabūjām. Un tad mums bija tāda Vilhelmīna Briede tolaik strādāja vēl Ausekļa redakcijā. Mums ir redaktore. Jā, un arī viņa bija ar mums kopā. Un tika arī iemūžināts tas process, kā Helmas klubiņa dāmas ar dažiem kungiem palīgos stādījām dārzniekos bērzu birzīti. Tad, protams, savs lolojums taču jānāk atkal ir apraudzīt. Un dāmas nolēma, kad nākošajā gadā nākam ciemos apraudzīt, kā jūtas bērzi. Bērziņi jutās labi, bet kā tad tā vienkārši nāks tikai pasēdēt un apskatīt bērzus. Tā vajadzētu bērziem par godu tādus gruntīgākus tos svētkus, vajag arī kādu dziesmu. Un pirmajā reizītē tika uzaicināts vīru ansamblis Sirmie Ozoli. Vitauts, vadīja. Un tad visiem iepatikās šie svētki ar dziesmām un muzicēšanu. Un tika nolēmts, ka nākamā gada atkal jāsanāk ir kopā. Tad jau mums pievienojās deju grupa Mellenes. Un arī es kādu savu dziesmu nodziedāju, un, protams, cienasts un ciemos pie bērziem gājiens. Un visiem iepatikās. Un 2012. gadā man iznāca manu radošo darbu krājums ar dvēselīti, kur bija apkopotas 57 manas dziesmas ar notīm. Grāmatiņa jau sāka iet tautās, un vēl viens otrs bija padzirdējis par to, kas šeit sāk notikt, un nāca zvani, ka grib ciemoties, lai padziedātu. Tā. Gads pēc gada, pa kolektīviem klāt, un tad es sapratu, ka, mēs te tā vienkārši tā sabraucam, vajag taču tādu skaistu nosaukumu, jo sāk iet jau plašumā tas viss. Un tad es atceros, ka es ļoti ilgi sēdēju un domāju, kā es varu, kādu to nosaukumu. Tā bija vairāki tie varianti, un tad tika svītrots un domāts. Un tad es ieslēdzu nedaudz tādu loģiku, par cik aizsākās viss ar bērziem, ar bērzu stādīšanu. Tātad īpašumi tajā pusītē ir starp bērziem, pļava pa vidu un taureniši, kas salido šeit. Jo visi ar saviem krāšņajiem tērpiem, kolektīvi, kas šeit sabrauc, viņi ir kā taurenīši, kas šeit lidinājas dzied un dejo. Un tā radās nosaukums dziesmu draugu salidošana starp bērziem, pļavām un taureņiem. Un tā man tā taurenīšu tēma joprojām ir, jā. Un šajā vasarā kā būs? Šajā vasarā 18. jūlijā salidos taurenīši jau 22. gadu. 22. gadu. Jā, 22. gadu, tā kā tad mēs ar vīru atkal centīsimies, lai būtu visi tie galdi un krēsli, kas patreiz ir nojumē vēl, tiktu salikti tur, kur viņiem ir jābūt. Un tad lielais koncerts atkal varēs sākties, un taurenīšu dejas, un lielais cienasts un satikšanās prieks. Un kas šogad būs pasākumā tāds jauns, nebijis? Jauns nebijis. Vēl jau viss tas scenārijs tā kā top tikais.
Es pat nezinu, kas varētu būt jauns un nebijis, jo man jau liekas, ka es esmu tik daudz ko jau aptvērusi un viss ir bijis, ka es vēl nezinu, ko lai jaunu izdomā. Jautājums, vai vajag vienmēr jaunu? Jā, vai arī vajag vienmēr bieži. Jā. Šogad būs pieejams manām jaunākajām dziesmām, būs nošu materiāls pieejams. Tas būs klāt tāds jauninājums. Vairākus gadus bija ansamblīši, kas man taujāja, kad var dabūt jaunām dziesmām notis, kad var dabūt, un es tā pārcēlu. Un tagad kā pa celmiem ir tāds ceļa posms noiets, un varbūt ne tā, kā es biju vēlējusies, būs šis nošu materiāls, bet būs. Tā kā pēc tam, varbūt jauninājums būs gan. Redz, kā es atcerējos. Jauninājums būs tas, ka mēs iespēju robežās tiks atskaņotas manas dziesmas. Tikai šeit. Tā kā tādi mazie dziesmu svētki par godu manām dziesmām. Ir kolektīvi, kas arī es zinu jau, ka viņi gatavo tās manas dziesmas. Varbūt kāds kolektīvs, kas būs no jauna pienācis, vēl nebūs apguvis, tad viņi dziedās savas dziesmiņas. Redzēsim, kas būs ar deju grupām, jo iekrīt atkal, vasara ir tik gara, cik viņa ir. Daudz, kur ir pilsētas svētki, pagastas svētki, kur tie paši aktīvie cilvēki, viņiem ir jāpiedalās. Un vēl ir tas, kad kultūrai patreiz ir tādi ne īpaši viegli laiki, jo naudiņas nevienai pašvaldībai nav, nevienam kultūras namam nav naudiņas, un jau ir par izbraukumiem un transportu jāgādā pašiem kolektīviem. Un tad ir tā, ka nevienmēr ir jārēķina, vai var atbraukt visur, kur gribētos. Kas zina, ka viņi brauks šeit pie mums, un viņi krāj šo naudiņu. Ziemā jau pieteicās ansambls no Grobiņas, bet patreiz ir klusums, tātad es nezinu, vai viņi varēs atbraukt. Lai gan bija gadi, kad no Liepājas puses tur brauc 3 vai 4 kolektīvi pat, jā. Te ar lielo laineru pašvaldību viņiem vienmēr laimi piešķīra, lielais lainers vienmēr šeit. Ja peldēja dārznieku sētā, jā. Jā, tā kā, bet būs. Jau dotā brīdī jau ir pieteikušies, jau ir 12 kolektīvi, jā, tā kā. Un, protams, kā jau allaž ir pēdējos gados tradīcija, kad mēs ar Raimondu arī dziedāsim. Mums būs tāds, jo bija gadi, kad transports bija pieejams kolektīviem arī, un viņi ļoti vēlējās visur, kur būt. Viņiem bija tā iespēja visur būt, jā, nebija problēmas ar transportiem. Un tad mums te ir bijis 4 stundas, 4,5 stundas, man liekas, bija 5 stundas, pats garākais vienā gadā, jā, koncerts, jā. Jums jau tā kā uz festivālu. Un tad bija tā, kad, ja jau bija programma jau no maniem draugiem jau tik gara, tad es neatļāvos vēl aizņemt kādu laiku, lai dziedātu savus dziesmas, lai gan visi to gaidīja. Bet koncerts jau tāpat bija garš. Un tad arī te kaut kas atsijājās, mainījās laiki. Un jau es tagad nezinu, cik gads, bet jau ir diezgan, kad kādu pusstundu, 40 minūtes ir koncerts ar manām dziesmām, kopā ar Raimondu Brikmani un dejotājiem. Jo publika grib to. Jo publika to grib, jā. Atbraukuši pie Anītas un nedzirdēs, kā dzied Anīta. Dīvaini laikam mani. Jā, bet tāds periods bija, kad vienkārši programma bija tik ļoti gara, un tad visi gaida, kad tiks uz cienasta namiņu. Lai gan sabraucot, tad, kad visi sabrauc, tad jau saimnieks cienā ar savu īpašo zupu. Tā ir saimnieka pārziņā. Manā pārziņā tikai ir sagādāt, lai visi produkti būtu zupai. Par vārīšanu atbild saimnieks. Bet tagad, ja mēs vēl pie tās taurenīšu tēmas aizgājām, tad
Man jau tādi, bez palīgiem mēs, protams, mēs divi tā neko nevaram izdarīt. To darbiņu ir tik daudz, un ir vajadzīgi tie palīgi. Man ļoti uzticami palīgi ir manas mīļās vīgriezītes. Kā viņas jau ir nodēvētas par griezēju komandu, kuras tradicionāli pirms taurenīšu pasākuma piekdienā no rīta visas kā zaldātiņi ierodas šeit dārznieku sētā un notiek produktu sagatavošana, tur griešana un izošana un viss, kas ir vajadzīgs, lai sestdienas rītā saimnieks varētu uzvārīt zupu un pēc tam, lai saimniecītes varētu arī sagatavot kādus salātiņus cienestiņam. Tā kā bez savām vīgriezītēm es iztikt nevaru. Bet vīgriezes ļoti labi gatavo. Vienkārši tā sanāca, ka es dažu no viņām pazīstu. Ne tikai kā vīgriezes, bet viņas arī citos pasākumos aktīvi piedalās. Es esmu sēdējusi pie vīgriežu tādiem galaldiem, kur ir vīgriežu cienesti dažu dāmu. Jā, arī. Bet man liekas, ka visas kopā jūs vēl esat tādas trīskārši foršas. Ja katra atsevišķi ir tāda tiešām mitīgi foršas dāmas, man liekas, jūs kolektīvā. Jā. Un tā visas kopā vēl tā kā fantastisks kolektīvs. Jā. Mēs, protams, atpūsties arī. Mums patīk visām smieties un arī kādus figūrus nostrādāt. Jā, bet arī dziedam, mācamies un priecājamies par to, ka ansambļu skatēs mums ir izdevies iegūt pirmās pakāpes diplomas. Tā kā mēs cenšamies. Protams, tas ir tāds nervos laiks pirms skatēm, bet es domāju, ka tas ir jebkuram kolektīvam, kad visi ir tādi, ka lai netraucējiet, ka prātā ir tikai dziedāšana. Tad šogad skatē bija labs rezultāts pašas. Jā, arī šogad bija labs rezultāts, lai gan savijušās mēs bijām. Mēs arī Auseklī rakstījām par skatēm, par rezultātu. Jā, mēs bijām savijušās. Pats pasākums arī bija ļoti jauks, un žūrija bija forša, bet arī diezgan stingra. Jā, tā kā bija, tad jau tagad, ja mēs aizējam pie skats, tad jau man tur Tad ir vēl viena lietiņa jāizstāst, kad beidzot es esmu piepildījusi savu sapni. Vairāk kā 10 gadu garumā viņš man sēdēja kaut kur vienā plauktiņā. Man ir beidzot lauku kapela Pūt un pavelts. Jā, kur arī startēja skatē. Mājvietu esam guvuši, protams, Pociem kultūras namā, jo Aija ir fantastiski atsaucīgs cilvēks un iestādes vadītājs, kura ir gatava visam jaunajam un palīdzēt griboša. Tā kā, jā. Mēs runājam par Pociem kultūras namu direktoru. Jā, Aiju Romancāni, jā, tā kā... var teikt, ļoti cienīta savā jomā, jā, es domāju. Jā, viņi krīt un ceļās par saviem pašdarbniekiem visiem. Tā kā reizēm liekas, ka kur viņi arī ņem to spēku, jo sestdienas, svētdienas, jebkur dienu. Bet Pociem kultūras nams man šķiet ārkārtīgi interesants. Es zinu, ka tur novusisti tāda meka, tur ir novusisti katru gadu, katru nedēļas nogalu varbūt nē, bet... Tas ir tāpēc, ka visiem tur patīk, tur ir laba aura, visiem tur patīk Pociem kultūras namā. Jā, es tikai tur no visas Latvijas brauc novus spēlēt cilvēki. Jā, arī vēl tāda lietiņa būs, ka kapela sāks lēnām parādīties. Svētkos būs kapela? Taurenīšu svētkos. Es tā ļoti ceru, ka būs. Es ļoti ceru, ka būs. Jā. Kapela saņemieties. Jā. Jums ir jāmūt jāuzstājās. Jāsāk. Visi jūs gaida. Tagad mēs esam pateikuši, ka būs intriga. Vispār vairs jau nedrīkst nebūt. Nedrīkst nebūt, jā. Arī jau tā tad skate bija tā, kur pirmās ugunskristības tika izturētas, un tur jau arī mēs visi satraukušies bijām, bet žūrija nepateica neko sliktu. Vai viņi baidījās nobaidīt mūs? Viņi zināja, ka jūs esat tikko sākuši. Jā, ka mēs esam nesen sākuši. Nesen. Bet
bija labi, jā, bija labi. Un būs labi, jo mēs turpinām strādāt un darboties. Tā pasākuma tēma tad taurenīši, bet pēc taurenīšiem mums ļoti labi iekrīt šogad. Nākamajā sestdienā ir 25. datums, 25. jūlijas, tieši sestdiena. Un tad mēs tādā nelielā pulkā gribam pasēdēt, jo mums ir 45 gadi, mums ir mīlestības svētki. Skaisti. Jā, lai gan mēs jau svinējām pagājušajā gadā nedaudz, 44, jā, tā bija tāda iešūpošanās. Jā, tāds skaists skaitlis, 4, nu tā. Jā, un kāpēc ne? Un tagad iekrit tieši sestdienā, nu to taču nevar tā neatzīmēt. Tad būs tāds krāšņāk nekā citas reizes. Nu, tagad es to vēl nezinu, kā tas būs. Kāpēc? Jo viss vēl top. Scenārijs vēl top. Nu, jā. Bet tādas ieskices jau ir. Nu, bet tur droši vien kādi bērni arī tad kaut kā ir jāiestaistās, vai ne? Nu, es nezinu vēl. Cerēsim. Kādi ir tie jūsējie? Viņi tā kā ir cerība, ka kaut ko pārsteigs. Jo, es domāju, ka bērni svarīgi. Ka laulība es domāju tā, ka bērni ir kaut kā arī iekrituši savās dzīvēs. Viens tā tad ir prom ārpus Latvijas ar savu ģimenīti. Tur es domāju, ka arī būs viņu mājas vieta. Jā. Un vai būs pārsteigumi, es nezinu. Varbūt ceru, ka būs. Tā pasākuma kūdītāja vairāk esmu es, ja, un tad varbūt kāds nespēja izsekot līdzi un zin, kad vienalga jau būs. Ja, nav nemaz tik viegli pieslēgties. Jā, jo man kaut kā jau laikam pašai tie scenāriji ir... Kā jūs teicāt, dārzniekos vienmēr ir savs scenārijs. Jā, savs scenārijs. Bet 45 gadi, parasti jau šādās reizēs tāds banālais jautājums, nu kā? Nu kā? Kā izdevās 45 gadus? Mums vienkārši bija lemts būt kopā. Izskatās jau, ka jūs labi tā viens otru papildināt. Tā kā viens ir runīgāks, otrs tā kā vairāk praktiski. Jā, es pa gaisu, bet Guntis dara. Nevar jābilidinātos, kas te būtu. Divi tādi taurenīši. Tad vējš uzpūš katrs uz savu pusi, un jau zinošien. Tā būtu aizpūst, ka vajag arī tādu jā, es jau nezinu, es domāju, ka Guntim nav viegli izdabāt manām kaprīzēm, jo tad man vajag to, tad man vajag šito, tad man vajag tur puķu podu, tad man vajag tur puķu dobi, tad man vajag tur to un šito. Tad septembrī mums būs trešais tāds rudens salidojums Pīlāģogu sārtumā. Šogad 12. septembrī. Bet tad mēs būsim tādā nelielākā pulkā, jo rudens ir rudens, un tad mums ir jāplāno tas skaits plus mīnus. Ja nu kas, tad mums ir vieta teltī. Tātad telts vēl tikai tiks uzslieta. Jā. Un dziesma, dzeja un deja. Tā 3 vienā. Ja taurenīšos dzeja tā kā paliek otrā plānā, ir svētki dziesmai un dejai, tad rudenī Pīlāģogu sārtumā ir dziesma, dzeja un deja. Un kā tāda tradīcija, kad no maniem draugiem šai pasākumā kāds prezentē savu jaunāko ceļoļu krājumu. Pirmajā gadā bija no vīgriezītēm Anna Lipšāne. Pagājušajā gadā bija Antoņina Lubeja no Madonas, kas prezentēja šeit savu jaunāko dzejas krājumu. Un šogad būs Gunta Babra, kurai ir 2 krājumi. Nu pat ieraudzījuši dienas gaismu. Un Pīlāģogu sārtumā. Viņi prezentēs šeit. Būs dziesmas, arī dejas
un ballīte galā. Gunta Babra, dzejniece, kuras dzejoļus arī, nu jau ir, es pat nezinu cik, bet diezgan daudz dzejoļu ir izmantoti dziesmās. Un arī, protams, kā vienmēr man patīk draudzēties. Tā īpašāk draudzēties ar tiem cilvēkiem, kuru dzejoļus es atrodu. Jā, Nu, jā. tāda savā laikā bija ar Luciju Sāgamežu Nāgali no Alūksnes, ja diemžēl viņas vairs nav. Mums arī izveidojās ļoti, ļoti cieša sadraudzība. Es atceros, tajā laikā, kā es meklēju viņu, jo tad jau nebija ar internetā. Mediji, vai ne? Jā, Tur varēja tad tur jau tā. bibliotēkā tās grāmatas un dzejoļus meklēju, un tad es atceros, ka bibliotēkā man mēģināja sazināties ar Alūksnes biblioteku, un tad tur meklēju kontaktus, un tāpat bija ar Janīnu Tabūni no Ludzas, ja, kur arī, diemžēl, viņas vairs nav. Arī mums bija tāda draudzība, ka braucām, viņi brauca šeit, mēs braucām tur, un vienkārši kolosāli, jā. Tā kā man patīk. Draudzēties. Man patīk draudzēties, jā, un tāda draudzība ir arī ar Guntu Babru un Anteņinu Lubeju dotā brīdī. Protams, ir vēl dzejnieki, kuru darbiņi tiek izmantoti. Mums šodien bija tāda doma, ka mēs ne tikai parunājam par aktuālo, kas ir aktuāls pasaulē, vai Limbažu novadā, kas arī ir daļa no pasaules, Jā. un parunājam, kas ir aktuāls dārzniekos, bet ka mēs ejam arī paskatīties dārznieku dārzu, kas jums aug, kas jums tāpat padalīties pieredzē. Bet tas, es domāju, būs mūsu ieraksta turpinājumā. Meklējiet, skatieties otro daļu, kur mēs ejam skatīties, kas ir dārzā. Jā.